10. septembrī Volvo Truck mītnē Gēteborgā norisinājās Drivers Fuel Challenge, jeb ekonomiskas braukšanas sacensību pasaules fināls. Pēc uzvaras Latvijas atlasē un iekļūšanas pirmajā trīniekā Baltijas jūras reģiona finālā uz Zviedriju devās arī Latvijas pārstāvis Andrejs Šēfers. Būt šeit ir superīga sajūta, aizraujoši vienkārši būt jau pasaules čempionātā, cīnīties starp labākajiem, spēt uzrādīt kādu rezultātu un, domāju, parādīt visiem kādu intrigu. Galvenā intriga šajā gadījumā ir Andreja niecīgais šoferu stāsts. Atbilstošās kategorijas vadītāja apliecība viņam ir tikai 3 mēnešus. Tāpēc finālistam palīgā devās gan Volvo Truck Latvija komanda, gan spēlējošais treneris Andris Pļavinieks, kurš Drivers Fuel Challenge sacensībās piedalījies nereiz vien. Pats es neesmu šajien ticis, bet Andrejs mani uzaicinājis kā treneri līdzi, un tā ir super emocija. Visa pasaule, 28 valsts, lasot sarakstu, es pat nevaru iedomāties, ka tāda būs geogrāfija. Finālisti Gēteborgā bija sabraukuši pat no tik tālām valstīm kā Singapūra, Čīle un Jaunzēlande. Lai gan trase bija tikai 7 km gara, tā izveidota Volvo Truck izmēģinājuma poligonā, un Andrejam tas viss bija jaunums. Trasē izbraucot, likās, ka varbūt varēja kaut ko viennozīmīgi labāk savādāk. Nedaudz ir sajūta, kad pietrūkst šī pieredze, kas ir man varbūt kādi 600 km kopā nobraukti. Bet es domāju, izdarīts ir daudz, un šī ir ļoti, ļoti liela pieredze turpmākajai manai karjerai, manai iespējai. Dalībnieku atlasi daļai noteica arī izloze starp 4 automobīļiem. Pēc atlases braucieniem sekoja ļoti emocionāla pusfinālista paziņošana, un starp viņiem nosauc arī Andrejs. Otrais braucot viennozīmīgi jau ir labāk. Ir kaut kāds padomāts par kaut kādām niansēm, vēl par kaut ko tur, kur varbūt nedaudz pirmajā reizē kļūdījos, tad šī jau spēju varbūt kaut ko vairāk, labāk, un kalnā, man šķiet, ir krietni izdevīgāk un labāk esmu uzbraucis, tā kā jāgaida rezultāts. Un pēc neilga laika tika pasludināti rezultāti. Šoreiz izšķiroši izrādījās pieredze, kā arī prasme likt lietā jaunievedums noteikumos, piemēram, par trases veikšanu pirms kontrollaika beigām. Likās krietni labāk, krietni veiksmīgāk, bet tomēr Čehs izrādījās nedaudz labāks par mani, bet ir sasniegta 5. vieta pasaules čempionātā. Ja vēl ņemam vērā, ka tā ir arī 5. vieta no 12 000 šoferu, kas visā pasaulē piedalījās nacionālajās atlasēs, mums patiešām ir ar ko lepoties. Uz Volvo rekordu mašīnas jeb dzelzs bruņinieka fona Andrejs Šēfers dod svinīgu zvērestu neapstāties pie sasniegtā. Čempiona tituls nav vēl iegūts, tad jāturpina cīnīties tālāk, un tad tiekamies pēc 2 gadiem Gēteborgā.